Un es atceros 80. gadu beigās, kad Stūrinam pārstāvu man beidzot atļāva braukt uz Latviju, jo es biju persona non grata ilgu gadu tecējumā. Es tajā laikā stāstīju Latvijas mācītājiem, luterāņiem, katoļiem, baptistiem un tā tālāk, ka Amerikā un Kanādā lielākā tiesas sapulces notiek baznīcas telpās. Vai dievi, mēs gan tādus negribam. Un tajā reizē es teicu, hei, baznīca nav priekš tiem, kas ir iekšā, baznīca ir priekš tiem, kuri ir tur laukā, kuri vēl nav tur iekšā. Nu jā, principā tā jau varētu būt. Tajā laikā daudz vairāk kā šodien dzirdēja principā tas un principā tas un principā tas. Tas, ka šodien vairāk nedzird tik daudz, ka principā tas nozīmē, ka sabiedrība kļūst veselāka. Bet tas taču ir pilnīgi saprotami, ka šie cilvēki justos kā mājās baznīcā, un baznīcas cilvēkiem ir iespēja justies kā savējiem šādā sapulcē. Jo baznīcas cilvēki atzīst, ka viņi ar savu dzīvi netiek galā. Baznīcas cilvēki atzīst, ka lai gan viņi visādi mēģinājuši ar savu dzīvi tikt galā, rezultāts ir, kā vecos laikos teica, viņa dirsā visu dziesmu grāmatu. Tad viņi uzdrīkstās teikt, mēs sākām ticēt, ka Dievs varētu mums šī sakarībā palīdzēt. Un tad tas trešais radikālais solis ir, ok, mēs viņam ļausim. Tas ir, kas notiek baznīcā. Tas ir, kas notiek šeit. Domājot par normāliem cilvēkiem, es vakardien biju vienā akadēmiskas organizācijas sarīkojumā, un tā, ka tā oficiālā daļa ir beigusies, nu tad tur notiek tāda smalka iedzeršana. Un es redzu, ka no vienas Jack Daniels, es zinu, ka dažās grupās ir tā, ka nedrīkst minēt specifiskas alkohola markas un tā tālāk, bet man ar to aizliegumu ir grūti, jo tas nav kā to darīja Amerikā. No vienas Jack Daniels pudeles ielēja kaut ko tādu, nu, nepārāk gaišu, nepārāk tumšu brūnu. Es jau atceros, kā garšoja Jack Daniels. Un tad es redzu, ka no vienas kaut kādas kolas pudeles otrā glāzē lej to kolu iekšā, un tad viens otram dod. Vispirms ir jāiedzer to Jack Daniels, un tad jādzer to kolu virsū. Un es pie sevi, nu nemāk. Cilvēki nemāk. Jo, Heidi, ja tu Jack Daniels nevar dabūt lejā bez kolas, kas tu pats ērājies? Tādi amatieri. Un tā jau, jā, es jau arī savā laikā dzēru Jack, es arī dzēru odekolonu, to jau es aizmirsu, bet vismaz es zinu, ka Jack Daniels var dzert, un ir jādzer bez kaut kāds kolas. Un tad es arī skatījos apmēram tikpat mazu malku, kā cilvēks no dievgalda vīna biķeri iedzer. Nu kādi tur jēga? Tur tādai dzeršanai nav nekāda jēga. Un tā tad, teicu, jūs nemākiet dzert, jūs esat amatieri, man te nav ko palikt vairāk, es braucu mājās. Šorīt, braucot uz Mērsragu, vai sagadīšanās ir gadījums, kurā Dievs paliek anonīms, starp citu. Man prātā ienāca divi tādi teicieni, divi momenti. Viens ir, ka Dr. Bob, ka nu tā kustība ir sākusi iet, viņam prasa, lai viņš sasumē to anonīmo alkoholu būtību. Un viņš saka, numur 1, uzticies Dievam.
Numur 2, iztīri savu māju. Un numur 3, es gatavs palīdzēt kādam citam. Uzticies Dievam, iztīri māju un gatavs palīdzēt citam. Un tas man atgādināja to gadījumu, ka viens no tiem, kurš ir ar laiku viens no AA pašiem pirmiem biedriem, viņa vārds arī bija Evīte, ir aizbraucis pie Kārla Junga. Un Jungs tajā laikā ir pasaules visslavenākais psihologs. Un viņš Jungam stāsta par savu alkoholisko apsēstību, obsession. Un Jungs visu to dzird un saka, es kā zinātnieks tev nevaru palīdzēt. Un viņš saka, nu ko tad tā lieta ir bezcerīga? Un Jungs saka, ja tu piedzīvotu garīgu transformāciju, spiritual transformation, tas ir, kas tev palīdzēs. Un ar laiku, tas ir, ko viņš piedzīvo ar laiku, Bill Wilson stāsta par to savu gadījumu, šī garīgā transformācija. Pēc kāda laiciņa, daži no jums varbūt aiziesiet, un ja tu nebija plānojis, es tik labs izdarot. Lieldienu rītā aizej uz baznīcu. Un tur tas mācītājs stāstīs par vienu cilvēku, kurš reiz bija beigts, un pēc tam, kad viņš bija bijis beigts, brīnumainā kārtā Dieva žēlastības dēļ viņš atkal dzīvoja. Un tad pēc tā dievkalpojuma pieeja pie tā mācītāja un saka, es zinu, kā tas ir. Es esmu pats to piedzīvojis. Un augšām celšanās nav tikai tas, ka gaļa, kura bija beigta, tagad tiek ieliktas mikroviļņu krāsnī un uzsildīta, un viņa ir citādi. Augšām celšanās arī ir, ka te ir garīga transformācija. Tas cilvēks, kāds viņš bija pirms tam, vairāk nav tāds, kāds viņš bija. Es atceros no Filadelfijas to teicienu, tas cilvēks, kāds es biju, dzēra, ja es turpināšu būt tāds, kāds es biju, es dzeršu. Un to es pierādīju pēc 3 Minnesotām un 7 vai 8, kā jūs sauciet, arhačkas. Un kāpēc man nav skaidrs, vai bija 7 vai 8, ir, ka man no vienas no rīta izlaid laukā. Es pa dienu tā pieceros, kad policija man savāca, atrada man uz rokas vēl to slimnīcas banti un aizved man apakaļ. Un tie tos vecos papīrus nekur nebija nolikuši, un tātad, vai to man jāskaita kā 1 reizi vai 2 reizes, es nezinu, bet nu tā. Bet pēc visām tām reizām, es tagad nedzeršu. Tas ir. Es nedzeršu, es tagad visu zinu. Es atkal apsolījos, es nemūžam tā. Vēl kāds kādreiz solīja, nemūžam nedzeršu. Ja? Jo tā. Vēl kāds arī teica, rītdien es beigšu dzert. Jā. Nemūžam. Tā es iznācu laukā no tās iestādes, fiziski es biju iztīrīts, bet mentāli un garīgi es turpināju būt tāds, kāds es biju. Tā tad nav brīnums, ka es pēc kāda laiciņa atkal sāku dzert. 2. Minnesotā viņi piekopa, ko jūs sauciet par antabus. Tu dzersi šo kapsulu katru dienu, un tad, ja nu tu gadījumā dzersi, tad tu vari nomirt. Tā tad ir bailes, kas varētu notikt, kad tu sāks dzert. Bet es ātri izgudroju, kad Amerikas Food and Drug Administration neļautu pārdot Amerikā kaut kādas tādas zāles, kur, ja cilvēks viņas dzer tā, kā viņas ir parakstītas, viņš var sevi nogalināt. Bet es pamēģināju. Ir asinsspiediens augšā un lejā un augsta sviedrums, bet man bija trakāks paģiris bijuši.
Es arī pamēģināju psihiatri. Kāds vēl pie psihiatra gāja? Vismaz vēl 3 intelekts. Pie psihiatriem ir cilvēki. Tas labums ar to psihiatru ir, ka tu vari iet pie psihiatra un analizēt, kāpēc tu dari, ko tu dari, bet tev nav neko citādi jādara. Tas psihiatrs man vienreiz neteica, tev vajadzētu kaut ko darīt citādi. Nē, mēs analizējām to, kāpēc es to daru. Jo labi, braucot pie psihiatra, nopēc polšu, izdzer pusi, mājā braucot izdzer otru pusi, sievai saka, liec man mieras, ej pie psihiatra un vajag. Atkal, ar to, kamēr es analizēju, kāpēc es daru, ko es daru, es nemainos. Tāpat kā to interviews, es nemainos. Kā Boņuks saka, tas suns ir aprakts, ir tad, kad es pārstāju dzert, pateicoties šai programmai, ir iespēja, ka te dzims jauns cilvēks. Kas rada cilvēku personību? Gadījumi, kuri atkārtojās. Tavu personību izveidoja gadījumi, kuri atkārtojas. Un ja tu tagad padomā pats par sevi, pirms tu atnāc uz šo programmu, cik daudz gadus tu dzēri? Cik daudz gadus? 15. 15. Ok, tas var pārsteigt, 15 bija, kam ir vairāk par 15. Kam ir vairāk par 20? Vairāk par 25? Tie ir izturīgi. Es varēju 18 izturēt, vairāk ne. Padomā, ja mēs runājam tikai par 10 gadiem, kas ir tas, kas tajos 10 gados, kamēr es dzeru, atkārtojās? Jā, dzeršana ir tas, kas atkārtojās. Problēmas. Un tās problēmas, kas no tā izaug. Problēmas ir ļoti labs. Jo tāpēc, ka man ir problēmas, man ir tik grūti, un tāpēc, ka man ir tik grūti, taču ir saprotams, ka man vajag ko? Jā. Un tad es iedzeru, un tad man ir vēl grūtāk. Un tāpēc, ka man ir vēl grūtāk, tad ir saprotams, ka man vajag. Tas ļoti prātīgi ir. Bet padomā, visus tos gadus, kamēr es dzeru, es esmu izveidojis personību. Un ja es tagad nedošu sev iespēju veidot jaunu personību, tad tā vecā personība turpinās dzert ar īsu pārtraukumu. Tas ir tas, kas notiek, pateicoties šai programmai. Labi, mēs apstājam dzert, bet tad soļi 4 un tā tālāk panāk to, kā es sāku dot sev iespēju piedzīvot gadījumus, kuri atkārtojās. Un pateicoties tiem gadījumiem, tas, ka tas atkārtojas, tiek veidota jauna personība. Angļu valodā ir tāda frāze enduring change. Change ir izmaiņas, un enduring ir kaut kas, kas pastāv, kas turpinā būt. Tas ir, kas var notikt pateicoties šai programmai. Ka te ir pārmaiņas, kuras ir pastāvošas, ne tikai uz īsu laiciņu, es tagad saņemšos un saturēšos un ko tur, bet dienā tiek veidota šī jaunā persona. Tas ir tas cilvēks, kurš nedzēs. Bet ar personības veidošanu nav tāpat kā ar šķīstošo kafiju. Par šķīstošo kafiju 80. gadu beigās, kad pie mums sāka braukt uz Ameriku Latvijas rādio. Bet
pašus es vēlāk uz dolāru veikalu Rīgā vedu un pirku leduskapus un riepas, bet atcīlēt. Tā, tajā laikā es dzēru kafiju, kur bija Sumatra, Kona un French roast. Apmēram tā trešdaļa no katras. Es biju ļoti lepns par šo maisījumu, kur es biju uzgājis. Un tagad mani radi atbrauc un es uzleju šo kafiju. Un viņi saka, vai te tev šķīstošā kafija nav? Jā, man ir. Bet kopš es esmu skaidrā, es nedzeru šķīstošo kafiju. Es esmu pelnījis īstu kafiju. Ar šīs jaunās personības veidošanu, un tāpat kā ar manas alkoholiskās personības veidošanu, nebija tā kā šķīstošo kafiju. Pļurkts ūdeni virsū, un tur kaut kas tur ir. Jeb Rimī var dabūt karteļviespuru. Tu esi pamēģinājis tādu? Jā, es nevaru. Ļoti godīgs cilvēks. Pieliek karstu ūdeni un blaukstāja karteļviespuru. Es domāju, ko ar to var tāpēc smērēt uz līmeni sienas vai ko. Bet te ir process, cik no jums mākiet spēlēt klavierus? Viens, ok? Tu biji tāpat kā Mocarts, 3 gadu vecumā piesēdies pie klavieriem un uzreiz spēlēji? Taču nē. Bija jāiemācās. Kas bija, pagaid, kas te bija par? Par to kompjūteri. Ai, nē. Kad, jā, nu pamazām sāk iemācīties un tas jau nenotiek uzreiz un tā nav. Okay? Tātad, vai tā ir klavieru spēlēšana, vai basketbola spēlēšana, vai kaut ko tam līdzīgi, man ir jātrenējās, lai es to spētu tad izdarīt. Par to trenēšanos, tas slavenais stāsts jau ir Ņujorkā, visslavenākā koncerta zāle ir Carnegie Hall. Un vienu dienu, tā ir netālu, tur Metropolitan opera ir, un tur ir modernās mākslas muzejs un tā. Un vienu dienu viens turists redz, ka viens iet pa ielu, un viņam rokā ir tā kaste, kurā bija viola parasti iekšā. Un viņš atvainojās tam ar to violas kasti un prasa, how can I get to Carnegie Hall? Kā lai es tiek uz Carnegie Hall? Un tas muzikants saka, practice. Jāvingrinās. Tāpat jau ir ar šo jauno dzīvesveidu. Un tād pēc kāda laika notiek vēl viens brīnums. Jo sākumā jau ikdienišķi būt skaidrā un piekopt to rutīni, kura man palīdz ikdienišķi būt skaidrā, tas nav normāli. Tas nav normāli. Normāli gadiem ilgi bija nevis no rīta pamosties, bet nākt pie samaņas. Un tad meklēt tur gultas. Tas bija, ja pamodies gultā. Man kaut kā bija, ja es gultā, man viss griezās. Un dzīvojumā istabas tepiķi arī viss griezās. Vienīgā grīda, kur negriezās, bija vannas istabā. So es bieži tur pamodos. Bet tur arī tad es meklēju ko? Jā. Un es tā vakar tik daudz atstāju, lai es zinu, ka rīt no rīta vajadzēs. Un tad es izmismu. Kaut kāds svoločs par nakti izcēlis. Ielavījies manā vansistabā un izcēlis. Tas ir normāli, bija normāli.
domāt par vai rīts vai vēlā tas labgad, vai reizes vai vakars, ja? Tas nav svarīgi. Tas viss bija normāli. Un tad arī skatīties pa logu laukā, mašīna atkal nav. Nu tad atkal jāzvana, kur tad nu ir. Tas bija normāli, tas bija ikdienas. Bet pēc kāda laika, kas tu mani, kas ir normāli, ir, kad tu pamosties, un tev baigi feņušana ir. Nav jāskatās, kad taisīs šnapveikalu vaļā. Nav nekas tāds, ko tu, kad zvana telefons no rīta. Jāiebrot jūturā. Nē, okei. Un tev ir tas brīnums, ka tu sāc piedzīvot to, ka šis jaunais dzīves stils ir kļuvis pat normāli. Un tas cilvēks, kurš dzīvo šī jaunā kontekstā, vairs nav tāds, kāds bija tas iepriekšējais. Un tas ir tas jaunais, kurš nedzer. Man arī sākumā teica, es sūdzējos, ka es daudz nekādu tie sapulcies nesaprotu. Un man teica, atved ķermeni un prāti sakos. So es to ķermeni vedu. Un kaut kur tur, un tas bija pateicoties tam, kad Filadelfijā gandrīz katru sapulci iesāka ar 5. nodaļas pirmām 2 lapspusēm. How it works, kā tā lieta strādā. Un tur ir teikts, ka tie, kuriem šī programma nepielēc, ir tie, kuri vai nu nespēja, nevēlās attīstīt dzīves stilu, kurš pieprasa stingru godīgumu. People who cannot or will not develop a manner of living which requires rigorous honesty. Latviešu tulkojums ir stingrs. Ar tiem latviešu tulkojumiem, nu tā ir cita problēma. Rigorous ir kaut kas, pie kā es piestrādāju. Tātad godīgums, pie kura es piestrādāju. Un pateicoties tam, ka es esmu godīgs, es pie tā piestrādāju, dzīve ir palikusi daudz vienkāršāk. Nav nekas, par ko jāmalo. Es arī atceros, ka es biju pārsteigts, ka es jau meloju, bet tam man pielec, ka man nav iemesls melot. Jo es tik bieži pa visu, ko meloju, kad man jau uzreiz bija jāsāk melot. Un tagad vairs nav jāmelo. Tas notika, ir viena versija. Dzīve palikusi daudz vienkāršāk. Un tad arī tu sāc manīt to, cik lielu piepūli, cik lielu mentālu un fizisku enerģiju pieprasīja tas, lai no rīta tik daudz savāktos. Ja jau bija mājā vēl kaut kas, ko dzert, tad nebija tik traki. Bet tagad, lai savāktos un tiktu līdz veikalam un izskatītos puslīdz civilizēt. Un arī kādreiz bija nauda jāatrod zem dīvānu spilveniem vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad tikt apakaļ mājā, un tad piedzīvot to debešķīgo momentu. Un tad atkal nes cik tur stundas pēc tam, un tad atkal nāksies izskaidrot, kāpēc un neizdarīt to, ko bija jā. Tas nenāk viegli. Es ļoti pie tā piestrādāju. Un tagad, ka man vairs nav pie visas tās struktūras uzturēšanas jāpiestrādā, dzīve paliek baigi vienkārši. Cilvēki brīnās, kā tu tik daudz vari, kā tu tik ātri vari. Jo vienkārši. Viss tās pūles, ko es ieliku dzeršanas plānošanā, dzeršanā un paģirlāpīšanā, tagad es varu likt iekšā, vai tas ir iešana uz operu, vai spraukt slēpot, vai vienalga ko. Tas ir tas, kas ir palicis normāls. Un te tu sāc manīt, te ir augšām celšanās, te ir šī garīgā transformācija. Šis cilvēks vairs nav tas pats, kas bija.
tad, kad viņš dzēr. Un tas ir kā tas notiek. Un tāpēc aizēja pie tā mācītāja lieldienu rītā, saka, vecīt, es zinu, pa ko tu runā, es esmu tur bijis. Tiešām? Jā, tad var viņu izstāstīt. Tāds kāds es biju, es dzēru, tagad ir radies kaut kas tāds. Tas nenozīmē, ka tagad ir viena versija, kurai nav nekas palicis pāri no tās vecās. Tā nav. Tā slimība manī vēl joprojām ir iekšā. Viņa ir kā zebiekste. Zebiekste no ārpuses ir izstāsta tāda smuka. Viņa tā lēnā pielien. Viņa ir ļoti pacietīga. Un viņa gaida. Un tad ir caps. Runājot par zebieksti. Es liku vienam jauneklim, kurš, man liekas, vēl joprojām ir Akronā, rakstīt par to, ka zebiekste ir dzīva un vesela viņā. Ģēniāls gabals. Tagad man rāda downloading, bet nekas nenotiek. Varbūt te ir kāds jaunais garš no baznīcā. Atsācis varbūt parādīs. Tātad, tā slimība vēl joprojām ir manī iekšā. Un viņa kā zebiekste. Un nevis kā, tu kādreiz atsāksi. Es nekad to neesmu darījis. Pēc kāda laika, ja man ienāk prātā kaut kas sakarā ar dzeršanu, nekad nav tā, ka es redzu sevi uz ceļiem galvu iebāzes podā un laukā vemu to zaļo žultsu. Tas nekad nav pirmais. Pirmais ir, cik feini bija. Un tagad, pateicoties jaunai tehnoloģijai, ir Mēs par to tehnoloģiju atgriezīsimies. Reiz dzīvoja zebiekste un Edgars. Runā, ka cilvēki parasti piedzimstot ar sargeņģeli, bet Edgaram bija ne tikai sargeņģelis, bet arī šūpolē ielikt zebiekste. Sākumā viņa bija mīļa un pūkaina. Īstenībā viņa arī tagad ir mīļa un pūkaina. Viņa sekoja Edgaram līdzi kā ēna, ik uz soļa, ik katrā darbībā. Zebiekste bija viltīga un nemanāma. Sākumā viņa Edgaru netraucēja. Viņa tikai paspēlējās, bet Edgars aizrāvās. Sāka par daudz spēlēties ar zebieksti un aizmirsa pārējās lietas. Viņš pierada pie viņas un nemanīja tās patieso dabu. Līdz kādu dienu Edgars saprata, ka zebiekste viņu šmauc un krāp. Viņa parādījās visnegaidītākajos brīžos. Viņa bija ģēniāla. Edgaram likās, ka viņš ir gudrāks un neļaus apvest sev ap stūri. Edgars izglītojās, bet tas nenozīmē, ka zebiekste arī nemācījās līdzi. Lai cik gudrs Edgars būtu, zebiekste bija soli priekšā. Viņš domāja, ka zebiekste nomirs, jo cilvēks galu galā dzīvo ilgāk nekā zvēri. Bet nē, šī bija īpaša zebiekste. Šī bija nemirstīga zebiekste. Turklāt viņa mācēja pārvērsties par jebkuru cilvēku un priekšmetiem, pat par neredzamām jūtām.
Viņu maskējās un lika Edgaram domāt, ka nu viņas vairs nav. Tā viņi nodzīvoja daudzus gadus. Tad zebiekste palika bezkaunīga un burtiski pielipa viņam. Un Edgars saprata, ka netiks vaļā no tās nekad. Edgars cīnījās, mēģināja saprast viņu, bet vienmēr zaudēja. Un ja nevar vinnēt, tad jāiemācās sadzīvot. Tāpēc Edgaram vienmēr bija jābūt gatavam. Gan naktī, gan dienā, gan miegā, gan nomojā. Viņš nevarēja paredzēt, kad zebiekste izspēlēs kārtējo joku. Tāpēc nopirka pavadīti, lai zebiekste vienmēr būtu redzes lokā. Katru sekundi, katru minūti bija jābūt modram. To izdarīt nebija viegli, un apzināties, ka vienmēr jābūt gatavam zebieksti savaldīt. Tomēr pavadiņa nenesa tik lielu ļaunumu, kā spēlēšanās ar zebieksti. Edgars pieredzināja un iepazīstināja zebieksti, un neļāvās viņas provokācijā. Un zebiekste aizmiga, jo saprata, ka ir atkosta. Viņa gribēja pamest viņu, bet Edgars nelaida projām, turēja savā pavadā un redzes lokā. Tā viņa dzīvo vēl joprojām. Tā ir tā slimība. Cunning, baffling, powerful. Mulsinoša, viltīga, varena. Un es pielieku klāt pacietību. Un šie zebiekstiskie momenti parādās 15. gadā. Es sēžu pie mašīnām, pie sarkanām gaismām, pie Rīgas pasažieru ostas. Un es pēkšņi atceros, kā garšoja Leinenkugels alus. Es Leinenkugels dzēru pēdējo reizi 56. gadā. Leinenkugels ir mazs brūzes Ziemeļviskonsinā. Es atcerējos to garšu. Cik veini bija. Tā ir tā zebiekste. Bet tad man mācīja, ko darīt tādā reizē. Šo to es pats iemācījos. Viens moments nāk, ka man vienlaik bija, es tikai braucu ar kabrioletiem. Un Filadelfijā vasarā ir karsts. Tātad tu brauc ar jumtu vaļā, jo tas ir baigi cool, ne? Bet air conditioning ir pilnā jautā. Jā. Un atkal sarkana gaisma. Un teikt rokas, durvis vaļā. Nāk tā kroga smaka. Atcerieties, tāda skābēna, bet ai. Un pēkšņi es gribu dzert. Un tā es dzirdu, ka es saku, ok, Dievs, tu negribi, lai es dzeru, tā slimība grib, lai es dzeru, jūs to lietu noskaidrojat savā starpā, paziņo man rezultātu. Tā vēlēšanās dzert pāriet. Ok, ja tas strādā, to der atkārtot. Man arī mācīja, ja tev gribās dzert, saka, ok, es tagad šodien vai šovakar nedzeršu. Un ja es rīt no rīta pamodīšos un nožēlošu to, ka es iepriekšā vakarā vai iepriekšā pēcpusdienā nedzeru, es uzreiz uz šnabu veikalu projām un dzeršu. Es esmu kādreiz domāju, patiešām vajag uzstāt, jo līdz šim nav bijis tā, ka es nožēloju, ka es iepriekšā vakarā nedzeru. Nes cik, vai Dieviņ, kāpēc es atkal dzēru, nevajadzēja tā darīt un ko. Tātad te ir tas, ko tu iemācies darīt. Tad, kad es uzsāku šo programmu, tādu mobīlie telefonu nemaz nebija. Es atceros savu pirmo mobīlo telefonu. Tas bija tāds kofers. Un tad tu staigāji pa Filadelfijas centru parādi, lai visi redz, ka man ir. Ja, un ne tikai Filadelfija, Ņujorkā arī tāds bija retums. Ko tad darīja, ir, ka ja kāds jauns atnāca uz sapulci,
Tie jau, kur bija, bijuši tajās sapulcē grupā, viņam iedeva tādu biznesa kartes lielumā. Vienā pusē ar skoču teipu bija pielīmēts 10 centi, tas ir, ko maksāja, un publiskie telefoni bija uz katru stūri. Un tev teica, pirms tu pacel to pirmo glāzi, iemet šito te 10 centu telefonā un piezvani man. Okay? Es arī pamēģināju. Un es domāju, ka nē, nu saprot, es jau tā negribu, bet tie cilvēki bija priecīgi, ka es viņam zvanīju. Pat naktī vēlu vakarā. Okay? Tas ir, ko es daru. Vēl ar ko man ļoti grūti gāja, jo es jau esmu latvietis, un mēs jau latvieši esam tādi labsirdīgi pret citiem, un paši sev jau neko, un te vēl man viena profesija ir, ka man citiem jāpalīdz. Un man tagad sapulcēs stāstīja, piekop šo programmu priekš sevis. It's a selfish program. Viņi ir savtīgi programma. Viens labums ar to, ka es tik daudz daru citu cilvēku labad, es esmu atkal tik noguris un tik pārstrādājies, ka nav brīnums, ka man vajag ko. Tieši tā. Piekop šo programmu sevis dēļ. Nemelo sev, es visvairāk meloju sev. Un pateicoties tā, un man arī, man ir daudz jādara. Vai cik bieži man jāiet uz tām sapulcēm? Man teica, tu dzēri katru dienu? Es teicu, jā. Tad ej uz sapulci katru dienu. Okay. Es gāju. Un pateicoties tam, te ir tas, ka rodās gadījumi, kuri atkārtojās. Es par kādreiz gāju 2 reizes pa dienu. Jo kamēr es gāju, un man bija kontakts, es nedzēru, ok? Kādreiz es daru to pa 2 reizes pa dienu. Un pateicoties tam, rodās šī jaunā personība. Bez tā nekas nenotiek. Bez tā ir tāpat, kā man izlaiž laukā no dītāks, un tad brīnās, ka es esmu tur apakaļ pēc neilga laika. Tā ir tā problēma ar kodēšanu, ar psihoterapiju vai ko tur. Te nerodās jauns cilvēks. Domājot par jaunu cilvēku rašanos, es visvairāk dzēru Čikāgā, bet pie skaidrības nonācu Filadelfijā. Un tā es kādreiz aizbraucu atpakaļ uz Čikāgu un satiku tos, ar kuriem es kopā dzēru. Un bieži vien, kas tev noticis? Slikti izskatos vai ko? Nē. Kas tev noticis? Interesanti ir, ka tie, ar kuriem es savā laikā kopā dzēru, tie jau visi seni nomiruši. Jo tie bija īsti latviešu kārtīgi dzerumi. Īstiem latviešu vīriešiem tādas jūtas nemaz nav. Mēs esam tikai inteliģents cilvēki. Mums ir gribas spēks. Mēs saņemamies. Un latviešiem, tā, ja sanāk kopā, tad ir jāiedzer, nevis kā tiem amerikāņiem. Un tā, nu, tas, kas ir noticis. Interesanti bija, ka Atlantā, ka bija tā 80 gadu jubileja. Un te arī bija kaut kas atkal par nacionālām īpašībām vai ko. Leiši staigāja apkārt ar kaut ko, kur bija viņa karoga krāsas, sievietēm bija vainagdziņi un vai no Vācijas vai ko tur. Lielākoties latvieši, izņemot viens, staigāja apkārt tā, kā viņi nemaz neatšķirās no neko. Okay, man bija tas Latvijas futbola krekls, un tādā veidā man ieraudzīja, un pienāk klāt 3 veči, un saka, are you Latvian? Yeah.
Did you know Alex Līcis? Es teicu, jā. Starp citu, viņš nomira. Ja Aleksam jau bija kā 20 gadu skaidrāk, kad es iesāku. Un tā viens saka, bet viņš te mums līdzi ir. Jā, Aleks ir novēlējis saviem draugiem, lai tad, kad viņi braucīgi pa 5 gadiem uz tām internacionālām sanākšanām, lai paņem viņu kalnu urnu līdzi. Tā Aleksis, cik es esmu varējis izgudrot no latviešiem Amerikā, bija pirmais, kurš padevās. Un tā jau pēc tam man arī iznāca satikties ar citiem latviešiem, ar aktieriem un aktrisēm un labi pazīstamiem modeļiem un tā tālāk. From Yale to jail. Yale ir viena no Amerikas smalkākām universitātēm, Yale ir cietums tajā diapazonā, ne tikai amerikāņi, bet arī latvieši tur iedarās. Un mēs priecājamies par sevi. Izrādījās, ka mēs esam šan tad kaut kur tur 50. gadu beigās dzēruši kopā kaut kādos dziesmu sēkos vai kaut ko tam līdzīgi. Nebijām satikušies, bet atcerējamies, ka mēs atcerējamies, kā tas dziesmu sēks sākums tur bija, un tad gan jau tur bija kaut kas, un tad atkal atcerējamies, ka mēs nonācām mājā, bet par kaut kādu lielu koncertu vai tautsdeju uzvedumu vai ko tur bija svarīgāks lietas, ko darīt. Tā bija tā mūsu, ja jau latviešu tevi jāatcer, tā bija tā mūsu kopējā vēsture. Kas ir noticis, ir, kā jau es teicu, baznīcas ir kļuvušas tagad veselīgākas, veselākas ar to, ka dod anonīmiem alkoholiķiem telpas, kur sanāk. Bet arī, kas noticis, ir, ka Latvijā tagad ar vien jaunāki cilvēki parādās, ka ir cilvēki, kuri ir pietiekoši gudri vai dieva apdāvināti, ka viņi nav 10, 20 gadus vai kaut ko tam līdzīgi dzēruši. Viņš jau saka, man ir pietiekoši slikti to, kas es esmu. Un tā tad nepaies nemaz tik daudz gadi, ka tas, ka kāds Latvijā būs skaidrā 40 gadus, nebūs nekas unikāls, un tie 40 gadus skaidrā būs notikuši Latvijā. Nebūs, ka jums vajadzēs kaut kādu importu preci. Atcerieties Krievu laikos, importu preci. Par to importu preci. Viena lieta, ko es nevarēju saprast, ir, ka reiz pa nedēļu stāvēja viena cilvēka čupiņa, un katram bija kaut kāds maisiņš rokā. Pēcpusdienas vidū vai ko. Mēs gaidām, kad atbrauks miskasta aizvest. Kā? Ne, nu tā. Mums ir jāgaida, un tad mēs katrs iemetam tajā mašīnā un ko. Bet, nedrīkst atstāt. Tā nedrīkst. Aha. Ņemot vērā, ka tu esi atbraucis, tev ir diezgan daudz visādi plastika maisiņi no Frankfurtas Duty Free un New Yorkas Duty Free un Calvin Klein un Marlboro un tā tālāk. Ko es sāku darīt, ir pie tās miskastes, es, kad vien gāju no rīta laukā, noliku tos atkritumus, bet vienā šitādā te ārzem maisiņā. Un nekad vakarā nebija tā, ka es atnācu, tas maisiņš tur vēl joprojām bija. Tātad, kas notiks, ir, ka nebūs tas labais tikai no ārzemēm. Ka šīs programmas iedarbība te uz vietas panāks to, ka cilvēki, kuri te dzēra, iesāka savu skaidrības gaitu un būs nogājuši 10, 20, 30, 40 gadu. Tas ir kā tā lieta notiks. Un mēs visi apliecinam ar to, ka mēs esam dzīvi, ka mēs esam brīnumi.
Tas ir brīnums. Man nāk prātā 2 piemēri sakarā to, ka te ir kaut kas brīnumains. Ir, ka kaut kad 70. gadu beigās es satiku vienu sievieti, kur bija viens no pirmiem 100 locekļiem. Tur visā Amerikā vēl nav 100. Viņa ir viens no sākuma, es esmu viens no beigām. Te ir kaut kas brīnumains. Otra lieta par to brīnumainību ir New Orleans 80. gadā Superdome futbola stadions, kurā iet kad 30, 40 cilvēki, 1000 cilvēki. Un es dzirdēju vienu tādu īstu dienvidnieku balsi sakam, by God, if we was all still drinking, we'd have tore this place down. Ak, Dievs, ja mēs vēl joprojām dzertu, mēs būtu šito būtu noplēsuši. Jā. Tā ir atombumba. Ņemot vērā to hausu, kur es reprezentēju. Tagad reizin to 30,000. Tā ir atombumba. Pateicoties Dieva žēlastībai un AA sadraudzībai, es šodien esmu dzīvs. Priecīgs, apmierināts, kādreiz pat laimīgs. Un es varu atrast pietiekoši daudz par ko pukstēt. Un es arī kādreiz to daru. Bet tad tie atkal parādās to zemieks te. Un es teicu, pagaid, time out. Jo, ja ir pietiekoši daudz par ko pukstēt, tā jau es zinu, kas man palīdzēs būs. Un es jau neiesākšu Rodeklo. Es varbūt arī man tomēr Jim Beam garšo labāk nekā Jack Daniels. Bet vismaz es mācēju, ka to dzer vien pašu. Nevis kaut kādu amatieri, kas dzer kopā ar Coca-Cola. Priecāsimies par sevi. Priecāsimies arī par šo grupu. Es atceros, kāds tas sākums bija. Un te bija atkal reliģisks moments. Jēzus saka, kur 2 vai 3 ir kopā manā vārdā, tur arī es esmu. Ei, tas ir, kas te notiek. Tātad te nav tikai kaut kādi noļurājušies letiņi, kas dzīvo Daugavas malā vai ko. Viņi ir kopā te, lai svinētu Dieva žēlastības esamību. Tātad arī šis garīgais spēks te ir. Priecāsimies par sevi. Būsim pateicīgi un turpināsim darīt to, ko esam darīt. Man teica, no rīta lūdzu, lai Dievs tev palīdz neiedzert to pirmo. Pa dienu uzņem kontaktu ar vismaz vēl vienu cilvēku, kurš arī cenšas būt skaidrā. Un vakarā pasaka Dievu paldies. To es daru. Vēl joprojām. Un tā lietiem. Un tas apbrīnojamais jau ir, ka nevienā citā virzienā nav bijis tā, ka man bija doma, es jau pietiekoši labi to māku. Man to vairāk nav jādara. Domājot par slēpošanu. Tas, ka tu esi panācis to, ka jā, tu redzi, ka tavas rokas te ir, tu esi centrēts uz tām slēpēm un visu, ko tu, un tagad nu baigi labi iet. Un tāpēc, ka baigi labi iet, es turpinu piegriezt vērību šitiem pamat atzīmēm, un tāpēc man labi iet. Bet tagad bija runa, ka, nē, es jau tagad visu zinu. Es jau visu zinu. Es esmu bijis Akronā, man jau ir tagad doktora grāds tādā sakarībā. Man nav vairs to jādara. Katreiz, ka man vairs nebija jādara to, ko es biju darījis, es atkal biju tur laukā un biju bļem. Kamēr es turpinu darīt to, ko man teica darīt. Tā lieta. Un varbūt būs kādreiz, ka es no rīta pamodīšos un nožēlošu, ka es iepriekšā vakarā nedzinu. Bet es sāku šaubīties. Varbūt būs. Vismaz, ja es došu sev iespēju neiedzert to pirmo, man būs iespēja piedzīvot.
Un būs iespēja piedzīvot arī tādu brīnumainību pat, ka tāda es kādu esmu bijis mācītājs Mērsrakā. Man ir tāds unikāls status. Latvijas baznīcas vadība man nevar ciest. Ārpus Latvijas baznīcas vadība man nevar ciest. Ja. Viņi pat ir man izmetuši no savas baznīcas laukā, un man neņem iekšā. Tātad es esmu cilvēks bez pavalsniecības tādā reliģiskā ziņā. Bet Mērsrakā mums ir feinie. Un tas ir tas galvenais. Un nav jau tikai, kad ir labi tur aizbraukt no dievkalpojumus noturēt. Mērsrakā ir konditori. Tādi ekleri, ka tavs holesterola līmenis uzreiz kaut kur tur ir otrā stāvā. Engurē ir būda, zivu restorāns, kur tikai vietējā produkcija un ko tur. Tagad, un Raga ciemā, tur atkal, kur tas tirdziņš ir, tur var dabūt tādu kūpināt foreli, kuri ir kārtīgi sarīvēta ar ķiplokiem un ko. Tātad ne jau tikai, ka tur aizbrauc un notur dievkalpojumu un skrien māju, tu jau baudi to, kas tur ir baudāms, tāpēc, ka cilvēks ir skaidrā. Tas jau ir tas pateicoties tam, ka es esmu bijis skaidrā. Es esmu tik daudz reiz bijis uz Parīzi, ka man Parīzē nevajag karti. Luciano Pavarotti 3 reizes esmu redzējis, pirms viņš nomira, uz koncertiem bijis. Braukājis pa Karību jūru pats ar savu jahtu un ko tur. Un viss tas tiek darīts, tāpēc, ka es to varu, es esmu skaidrā. Tas pamats visam tam, tas pamats tai labai dzīvei ir tas, ka es šodien esmu skaidrā. Mans ieteikums, ja tu negribi piedzīvot to, ka tavu dzīve paliks labāk, tu vari to noteikti panākt. Bet ja tu gribi riskēt, ka dzīve būs, un es neticēju tam, ka dzīve būs beyond your wildest dreams. Tāda, kā tu nevari iedomāties visstrakākos sapņos. Bet tā tas ir bijis. Esi labs pret sevi. Dod sev to iespēju. Un tā, ja tev nepatiks, tad tu zini, ko var darīt. Jo to jau ilgi darīt. Tad tu varēsi iet apakaļ un būt tā vecā persona. Bet kamēr tu turpināsi attīstīt šo jauno personību, tu būsi kaut kas brīnumains ikdien. Un tas ir tīri. Starp citu, man bija uzrakstīts referāts par ģimenēm un domāts tādiem normāliem cilvēkiem. Bet tā kā jau mēs konstatējam, ka jūs neesat normāls, tāpat kā es neesmu normāls, un šito referātu mēs varbūt varam atstāt kādai citai reizē. Vai mēs taisam? Paldies. Paldies.